Kā jums šķiet, kurai automašīnu markai Latvijā ir vislielākā, visdedzīgākā un visusticamākā fanu kopiena? Nē, šoreiz tas nebūs BMW, tā ir Cupra. Jā, spāņu sportisko Seata marka, kas ir kļuvusi par pastāvīgu zīmolu, un īsā laikā šo automašīnu pie mums ir saradies tik daudz, ka ir vērts sarīkot īpašu Cupra festivālu. Ikgadējais Cupra īpašnieku salidojums šogad notika jau 3. reizi. The event is excellent because I just met Pasākums ir lielisks. Es tikko sastapu puišus ar pilnīgi jaunu Cupra Formentoru. Viņi ir tik laimīgi, smaidīgi un pilni ar enerģiju un adrenalīnu. Šodien te ir vairāk nekā 200 mašīnu. Ik viens ir priecīgs, jo viņi ir Cupra festivālā. happy they are like in the Cupra festival. Ļoti patīk, pozitīvas emocijas, forši. Mēs šodien izbraucām veiklības braucienu. Es biju lēnāka, viņš bija ātrāks. Cupra samita dalībnieki šoreiz varēja mēroties spēkiem dragreisā, izbraukt visas 333 trases, sacensties aklajā braucienā un pat izmēģināt unikālo drošas braukšanas poligonu. Man šodien bija bail tajā trasē, mazajā drusciņā. Dēlam nebija bail, viņš bija sajūsmā, bet man bija drusku bailīgi. Tev tāds stūrmaņa vieta iekritos, es zinu, ka pie stūrs nemaz netiec. Jā, tā ir. Tā kā tēta šofers, es jūtos tā kā, nezinu, blakus, tā kā viņš būtu mans taksists. Es domāju, ka sacīgs braucējs. Taksists vai sportists visus vienu aizraušanās ar karstasinīgo spāņu marku. Kopš 2021. gada, kad Latvijā tika piereģistrēta pirmā Cupra, zīmola tirgus daļa sasniegusi 2,4%. Tā ir lielākā Baltijā, tāpēc citur tik iespaidīgus pasākumus vēl nerīko. Not that big as far as I know. Netik liels, cik man zināms, vismaz Baltijas valstīs noteikti. Šis ir vienīgais, kas perfekti uzrunā Cupra cilti. Tie ir cilvēki, kas paši satiekas ik nedēļu. Jums tie pat nav jāorganizē. Jums pat nav jāorganizē pasākumi cilvēkiem, kam ir Cupra automašīnas. Un tagad, kad mums kopā ar Auto Brava izdevies izveidot šādu pasākumu, viņi visi ir šeit. Es teiktu, ka tas ir tiešām rets un unikāls gadījums. Latvijā un pasaules mērogā izveidojusies Cupra īpašnieku kustība, kuras biedri sevi sauc par Cupra Tribe jeb Cupra cilts. Satiek visus pazīstamos un mūsu tā brālība, kas ir Cuprai, satiek draugus, vienkārši parunājās, atpūšās un pavad labu laiku. Super, ļoti jautri, interesanti. Izbaudīt, uz ko mašīna ir spējīga. Cupra pārdošanas līderis ir crossovers Formentor. Gan priekšpiedziņas, gan jaudīgās pilnpiedziņas VZ, pavisam reti ekskluzīvajā VZ5 versijā. Citi dod priekšroku jaudas un praktiskuma apvienojumam. Te ir apjoms, mums tagad daudz ko jāvadā līdzi, un kad neko nav jāvada līdzi, tad te ir jauda, var izbaudīt arī braukšanu. Arvien jaudīgāk samitā sevi piesaka arī elektriskie Cupra Born. Super, pirmo reizi esam. Mēs gadu braucam ar Cupru, arī pirmā Cupra un arī uzreiz elektriska, bet super pasākums. Un tomēr, kā elektromobīļu īpašnieki jūtas šajā zirgspēku un benzīna rūkoņas orģijā? Savādāk ir. Protams, nav tā, ka baigākā skaņa nāk no tās mašīnas, bet forši tāpat iespēja izmēģināt bišķiņu vairāk nekā ikdienā. Mēs tikko spriedām, ka nākamgad mums būs diezgan daudz jaunu Cupra modeļu un pārsteigumu. Tāpēc ir dažas idejas, kā nākamā gada samitā jau varēsim ļaut apskatīt jaunas modeļu versijas un varbūt tās pat izmēģināt.